Labvakar otrdienā, kā jau ierasts, turpmākajā pusstundā ar jums kopā raidījums Degpunktā. Nu, lūk, ieskats šī vakara tematos. Sabiedriskajā transportā pamana pamatīgi ierēbušu pāri kopā ar zīdaini. Mēs šķiram no ģimenes visu. Mēs atņemam. Iedodiet man bērnu! Pagaid. Uz Nomaļa autoceļa Līgatnes novadā vietēji atrodas sadeguši auto ar vīrieša līķi tajā. 2 nedēļas jau iepriekš ir runājis, kā nekot vairs dzīvot, un tagad taisies uz kaut pašnāvību, Tagad bērns bez tēva paliks, Opel īpašnieks sēžas pie stūres dzērumā un arī izterālista cienīgu lidojumu iestāda spēkratu piemājas plūmē. Bet es jau izmērīju, tas leciens ir 8,9 metri. Viņš mēģināja turēties pie policijas mašīnas, un tas nozīmē, ka bija promiles lapas. Plašāk par ekstrēmo izklaidi vecumniekos stāstīsim pēc brīža. Sprādzienu un sirēnas nakts vidū Detlava Brandkalna ielas pagalmā Rīgā pamatīgi pārbiedēja vietējos iedzīvotājus. Aizdegusies kāda automašīna un liesmas pārmetās uz blakus spēkratu. Ķibele elektronikā, tā ir sākotnējā policistu versija. Taču sadegušā autosaimnieki domā citādāk un uzstāja uz mašīnas padziļinātu ekspertīzi, kā arī meklē incidenta aculieciniekus. Detlava Brandkalna ielas iedzīvotāju uzņemtajā video redzams, kādēļ pie 14. mājas āgra rīta stundā rosījās policisti un satraukti 2 automašīnu saimnieki. Pirmais īsi pēc pusnakts uzliesmoja šīs baltais Volkswagen, tās bija novietots pie mājas stāvlaukumā. Lai arī aculiecinieki ieraugot nelaimi uzreiz zvanīja glābšanas dienestam, postaža pamanīta novēloti, un kamēr ugunsdzēsēji traucās uz adresi, liesmas pārmetās uz blakus stāvošo Mitsubishi apvidnieku. Sarkanās mašīnas saimnieks, kurā dzīvoklim nav logu uz iekšpagalmu, par ugunsgrēku uzzināja no kaimiņa. Ремонт идет, звонка нет. Постучал, я спал, пока я там понял, что-то. Дверь открыл. Мне говорит, беги, скорее перегоняй машину. Я выскочил, уже было уже поздно, уже ее пожарные залили. Lai arī liesmas ugunsdzēsējiem izdevās apslāpēt ātri, gan Volkswagen, gan Mitsubishi ir faktiski iznīcināti. Baltā spēkrata saimnieki aizkadrā mums atklāja, ka automašīna bija jauna un par laimi tā ir apdrošināta ar kasko polisi. Īpašniekiem joprojām nav īsti skaidrs, vai ugunsgrēka cēlonis ir izsavienojams vai tomēr liesmas pielaistas tīšuprāt. Lai gan likumsargi mums šodien ziņo, kā aizdomu par ļaunprātību nav, precīzu atbildi par uzliesmojuma cēloņiem varēs sniegt tikai tad, kad būs pabeigta izmeklēšana un veiktas visas ekspertīzes. Volkswagen saimnieki aicina aculieciniekus ziņot policijai, ja liktenīgai naktī kāds redzēja aizdomīgu rosību pie automašīnas. Savukārt Mitsubishi apvidnieka īpašnieks šobrīd cenšas saprast, kā viņam rīkoties un vai kāds kompensēs zaudējumus. Вообще не понимаю, что делать. У меня каска нету, поэтому, скорее всего, это мои проблемы. Pāvēlam tiešām šobrīd nav daudz iespēju tikt pie finansiālas kompensācijas, saka zverināts advokāts Jānis Berovskis. Lai celtu prasību, vajadzīgi spēcīgi pierādījumi. Saskaņā civillikuma noteikumiem tātad jebkurš zaudējums, kas nav nejauši, ir jāatlīdzina. Ja? Tātad, ja cietušās automašīnas īpašnieks spējas pierādīt to apstākli, ka tātad nodevušās automašīnas īpašnieks tātad nav pienācīgi rūpējies par savu automašīnu, kā rezultātā tātad izraisījās šis ugunsgrēks, un lika nodarīt viņam bojājumu viņa automašīnai, tad viņš var vērsties ar attiecīgu prasību tiesā, un prasīt šo zaudējumu atlīdzību. Protams, ka iesākumā tātad es ieteiktu tomēr šim cietušajam cilvēkam tomēr vērsties tātad pie gan automašīnas tās degušās īpašnieki, ar lūgumu tātad sekt šos zaudējumus, tad ārpus tiesas kārtībā. Varbūt pusēm izdosies ko vienoties. Vlads Paļikovskis, Juris Teivāns, Degpunktā.
Turpināsim ar stāstu par ģimeni, kas vismaz tuvāko laiku būs sociālo dienestu redzeslokā. Ievērojamā reibumā ar zīdainu un bērnu ratiņiem vecāki ierausušies sabiedriskajā transportā un līdz cilvēki varoties uz viņu aizplīvurotajiem skatiem, nolēmuši, ka par to ir jāziņo policijai. Īsi pirms 21. Rīgas pašvaldības policija tika saņemta informācija, ka 52. maršruta autobusā ir iekāpis vīrietis un sieviete ar bērnu ratiņiem ļoti stiprā reibuma stāvoklī. Pašvaldības policija. Kārtībnieci. Kāpsim ārā. Kāpsim ārā no sabiedriskā transporta. Pārunu laikā kārtības sargi noskaidrojuši, ka jaunie vecāki kopā ar 5 mēnešus veco zīdaini atgriežoties mājās no svinībām pie drauga. Tur gadījies nedaudz par daudz izdzert. Jūs knapi varat stāvēt kājās. Jūsu vīrietis arī, jums ir 5 mēnešus vecs zīdainis. Jā. Jums vispār ir atbildības sajūta kaut kāda? Ir. Man gan neliekas, ka ir. Jūs varat palaist? Nē, es nevaru jūs palaist. Kāpēc? Jūs varat lūdzu. Es nevaru palaist. Jūs varat. Nē. Bērna veselības pārbaudē uz notikuma vietu tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tātad mediķi nekādas veselības problēmas bērnam nekonstatēja, pēc kā arī devās projām. Savukārt kārtības sargi, nojaušot, ka šādā stāvoklī esošiem vecākiem bērnu atstāt nevar, uz vietas veikuši reibumu pārbaudi. Vīrieša izelpā tika konstatētas 3,5 promilas alkohola reibums un sievietei bija 2,8. Viņi abi acīm redzami nespēja parūpēties par bērna veselību un drošību. Atļaujiet man viņu! Arī prom? Jā. Nē, mēs šķiram no ģimenes visu. Mēs atņemam. Iedodiet man bērnu! Pagad, paliek. Tika pieņemts lēmums šķirt bērnu no ģimenes un ievietot viņu valsts sociālās aprūpes centrā. Savukārt pret abiem vecākiem uzsāktas administratīva pārkāpuma lietvedības par bērnu pienākumu aprūpes nepildīšanu, kā arī šī lieta tika nodota gan Rīgas bērņu tiesai, gan tālāk visi lietas materiāli tiks nodoti Rīgas pašvaldības policijas bērnu likumpārkāpumu un profilakses nodaļai. Miks Dūcis, Valdis Sauzāns, Degpunktā. Tagad neliela reklāmas pauze. Palieciet kopā ar TV3. Uz Nomaļa autoceļa Līgatnes novadā vietēji atrodas sadeguši auto ar vīrieša līķi tajā. 2 nedēļas jau iepriekš ir runājis, ka negribot vairs dzīvot, un taisīs kaut pašnāvību. Tagad bērns bez tēva paliks. Opel īpašnieks sēžas pie stūres dzērumā un arī izterālista cienīgu lidojumu iestādes spēkratu piemājas plūmē. Kad es jau izmērīju, tas leciens ir 8,9 metri. Viņš mēģināja turēties pie policijas mašīnas, un tas nozīmē, ka bija promiles labas. Plašāk par ekstrēmo izklaidi vecumniekos stāstīsim pēc brīža. Gandrīz ideālas vakariņas. Skaties no pirmdienas līdz ceturtdienai. 5:10 TV3. Sajūti izsmalcinātu garšu, kas pārtop spirdzinošu kristālu vēsumā 100 svaiguma slāņos. Atklāj svaigumu, kas nebeidzas. Tik tak fresh. Atklāj jaunu svaigumu bez cukura. Tik tak. Tā skan svaigums. Pat mazās lietas var padarīt lieldienas lielas, bet tikmēr Rimi veikalos svaigiem lašiem un forelēm iepakojumā 20% atlaide, kā arī vīni Kaza Šarlīze 5,99 €. Rimi aicina, iepērcies atbildīgi.
Tagad apskatīsim situāciju, kurā vienkāršam jautājumam var būt liela nozīme, jo ne viss ir acīm redzams. Pie mums tu vienmēr saņemsi personisku atbildi gan par noliktavas plauktu ietilpību, gan pārdomātu darba vietas plānojumu tavam birojam. Jautā mums AG Produkti LV. Kārtība, tīrība, kārtība, tīrība, kārtība, tīrība, kārtība. Tīrība, tā skan labi! Visu tīram un sakoptam mājoklim meklē Rimi tīrības dienās. Pērkot trauku mazgāšanas līdzekļus Fairy ar atlaidi līdz 35% vai veļas mazgāšanas līdzekļus lielajos iepakojumos Ariel ar atlaidi līdz 45%. Piedalies loterijā un laimē kādu no 5 aerobot putekļu sūcējiem. Iepērcies atbildīgi. Rimi! Vai spēj pretoties kārdinājumam? Brīnišķīgs slāzdu riekstu krēms, vēss piena pildījums un maiga piena šokolāde. Kinder Choco Fresh. Mazs mirklis liela prieka. Iešūpojam un iešūpojam kārtīgi! Lieldienas veikalos Maxima. Tomāti ķekaros tikai 1,29 eiro kilogramā. Piespienam limbažu piens 30% atlaide. Un lasis atdzesēts tikai 6,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu. Viss nepieciešamais tavam zāļu skapītim. Mēnesis aptiekās zvaigžņu piedāvājums. Sirdsdarbību uzlabojoši pilieni Valentis 99 centi. Trombo as sirdsdarbībai 4,73 eiro. Mēnesis aptieka ar īpašām rūpēm par jums. Laiks uzlādēties ar Dormeo. Izmantojot Dormeo miega dienas patiesi uzlādējošo piedāvājumu. Pērkot 2 preces, otru saņemiet bez maksas. Pasūtiet mīksto un komfortablo segu aloe vera cenā no 54,90 eiro un spilvenu aloe vera nepilnu 30 eiro vērtībā saņemiet bez maksas. Nenokavējiet, tikai līdz 22. martam pēciet 2 Dormeo preces un otro saņemiet bez maksas. Plašāku piedāvājumu klāstu meklējiet internetā www.dormeo.lv. Vai esat lieldienu spēlē gatavi? Paziņoju olu meklēšanu par atklātu. Vispirms pieaugušie slēpj, pēc tam bērni meklē, kur vien iespējams. Tikai nesaki priekšā. Nu viss atrasts. Meklēsim kopā. Veikali Drogas piedāvā lielais ķēriens! Atlaides līdz 50%! L'Oreal krēms sejai par puscenu, Sajos šampūni un balzami par 40% lētāk, Persil duo kapsulas ar 45% atlaidi. Drogas jums līdzās! Liepāja ir dabā kā tāda renesanse. Šeit ir silti, veļās viļņi un pūš vēji. Es aicinu arī tevi pievienoties Liepājas pavasara svētkiem. Viens ALV iekārojami zīmoli kļūst pieejami. Visu martu izdevīgs piedāvājums Dyson V8 Absolute un lieliski piedāvājumi norādītajiem produktiem no Samsung, Electrolux, LG un citiem zīmoliem draugu loka biedriem. Viens ALV kopā ar tevi. Latvijas dabas skaistums ir iedvesmojis daudzus amatniekus. Arī Staburaga brūverus. Viņa radīja alu, kas pat pēc 100 gadiem atgādinās par leģendārās klints skaistumu un tās avotu svaigumu. Baudi jaunumu, Staburaga tradicionālo alu. Latvijas dabas iedvesmots. Veikals Dārzam LV zaļās dienas. 25% atlaide visām sēklām, diedzēšanas traukiem un augsnei. Pērc internetā Veikalsdārzam. Pasaulē nāca jauns stils. Tu izbaudi savu dzīvi maksimāli. Viss, ko tu dari, ir īpašs. Tikpat īpašs kā Kinder Maxi King. Batoniņš tieši no leduskapja. Rieksti, šokolāde, vafeles, piena pildījums un karamele. Maxi King tagad arī multipakā. Pa skaisto! Runāšana sudrabs, dziedāšana zelts. Kas? Zelta mikrofonam 25. Svinēsim un pasniegsim balvas izcilākajiem mūziķiem. Piedalīsies visi!
Tiekamies šovakar zelta mikrofona ceremonijas tiešraidē TV3 un TV3 Play. Sadarbībā ar Laipa un Kultūras ministriju. Panākumiem uzlādē Elektrum. Partneris Vivus LV. Tā, kas vakariņās, ko? Tas, ko tu uztaisīs. Ārtūram un Karīnai nepieciešama palīdzība ar virtuvi. Tā ir maza, šaura, vienu pusi klāja logi un pilnīgi noteikti tā prasa nestandarta risinājumus. Skaties, manas mājas ar IKEA. Rīt vakar bez 15:10 TV3. Wow! Poiro nav labākajā formā, taču vēstule viņu sapurinās. Agatas Kristī detektīvu vakarī. ABC slepkavības ar Džonu Malkoviču un Rupertu Grintu. Rītvakar 20:10 TV3. Tūlīt diennakts karstāko notikumu apskats Degpunktā. Bet tad zelta mikrofons, svinīgā balvu pasniegšanas ceremonija. Paliec kopā ar TV3. Tik smagi piedzērās, ka nespēja izkāpt no degošas automašīnas. Tā ir tikai viena no versijām, kas šodien izskan Līgatnes pusē, kur vakar no rīta atrasts automašīnas vraks ar apdegušu vīriešu līķi tajā. Kādas vēl domas par notikušo ar vietējiem un ko saka policija, šodien Vidzemē skaidroja Miks Tūcis. Jaunā darba nedēļa ar pavisam neierastu izsaukumu sākusies policistiem, glābējiem un mediķiem, kuri pirmdienas rītā neilgi pēc 9:30 saņēmuši palīgā saucienu no Līgatnes novada. Tur uz vietējas nozīmes ceļa, kas ved no Ķopām uz Ratniekiem, kāds pamanījis nodegušu vieglu auto Citroen C3. Turklāt autovrakā esot bijušas redzamas arī cilvēka mirstīgās atliekas. Viennozīmīgi ir tika uzsākts arī krimināla procesa par minēto faktu. Pēc krimināla likuma 13. nodaļas par noziedzīgu nodarījumu pret personas veselību. Kārtības sargi norāda, ka redzētais liecinājis, ka automobīls pirms aizdegšanās nav cietis ceļu satiksmes negadījumā. Turklāt nekas no notikuma vietā fiksētā nav vedinājis domāt, ka bojāgājušais būtu kļuvis par kāda nozieguma upuri. Iespējama personība ir noskaidrota, kura atradās transporta līdzekļa salonā vadītāja vietā. Tā ir iespējams 1995. gada dzimušais vīrietis. Jā. Protams, ka jau, lai pilnībā identificētu, ir noteikts ekspertīzes. Lai arī kārtības sargs norāda, ka šobrīd izmeklēšanai nav pamata domāt, ka autošoferis labprātīgi šķīries no dzīves, tā ir viena no galvenajām vietējo iedzīvotāju versijām. 2 nedēļas jau iepriekš ir runājis, jā, ka negribot vairs dzīvot, jā, un ka taisīs kaut pašnāvību, jā. Bērns ir, jā, un tagad bērns bez tēva paliks, jā. Patiesību par notikušo atklās kriminālistikas eksperti un izmeklētāji, taču vismaz pagaidām šis notikums šķiet pavisam savāds. Vienkārši braucamais aizdedzies, bet tajā sēdošais nav paspējis glābties. Miks Dūcis, Valdis Auzāns, Degpunktā. Turpinājumā skatieties mūsu ikvakara aktuālāko notikumu kopsavilkumu. Tukuma policija saņēmusi izsaukumu uz Smārdes pagastu, kur kādu sievieti it kā piekāvis viņas draugs. No rīkojumam ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka pat izsaucēja atrodas stiprā alkohola reibumā un nespēja paskaidrot, kas īsti noticis. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process par nepamatotu policijas izsaukšanu. Sieviete bijusi 4,29 promiļu stiprā reibumā. Tukumā Tāls ielā kopīgas iedzeršanas laikā kāds vīrietis ar krēslu iesitis pa galvu savai dzīves biedrei nodarot miesas bojājumus. Iespējamo aizdomās turamo policija jau notvērusi un viņš ievietots īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Vakarā 9:30 ugunsdzēsēji steidzās uz Brīvības ielu Gulbenē, kur dega kravas automašīnas piekabe. Glābēji paspēja apturēt liesmu izplatīšanos un izdega tikai 1 kvadrātmetrs. Īsi pēc 10 vakarā ugunsgrēks likvidēts. Šorīt Vidzemes reģiona ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Valku, kur daudz dzīvokļu mājas kāpņu telpā bija dūmi. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka trauksmes cēloņi meklējami pirmā stāva dzīvoklī, kuru liesmoja sadzīves mantas 3 kvadrātmetru platībā. No degošā mitekļa izglābts viens cilvēks, kurš bija cietis. Viņš nodots mediķiem. No ēkas kopumā tika evakuēti 10 cilvēki. Degušajā dzīvoklī dūmu detektors nebija uzstādīts.
Vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Bevrīnas novada Brenguļu pagastā, kur privātmājas dūmvadā dega sodrēji. Šajā reizē mājnieki paši tika galā ar uguni. Bet kādā trīsstāvmājā Alojā Klubielā degošu sodrēju apslāpēšanā bija nepieciešama ugunsdzēsēju iesaiste. Aizvadītajā diennaktī policijas darbinieki reģistrējuši 1029 likuma pārkāpumus, uz valsts ceļiem notikuši 90 satiksmes negadījumi, tajos cietuši 7 cilvēki. Reibumā pie stūres pieķerti 10 autovadītāji, par ātruma pārsniegšanu apturēti 194 šoferi. Valstī izdarītas 7 zādzības, reģistrēta 1 laupīšana. Vīrietis, kas dzīvo vecumnieku centrā, sestdien sēdās pie Opel stūres. Viņam nebija vadītāja apliecības, kā arī šoferis bija krietni ierēbis. Automašīnas novaldīšana vīrietim bija pārāk grūts uzdevums. Viņš avarēja iestūrējot grāvī un nolaužot kāda mājsaimnieka loloto augļu koku. Kādu dienu Teodors mierīgi sēdēja pie savas viesistabas galda un strādāja ar datoru. Ārpusē pēkšņi atskanēja skaļš būkšķis, bet tas vīrieti daudz neuztrauca. Pāris minūtes vēlāk mājas saimnieks attapās, ka kaut kas tomēr nav kā vajag. Sāku skatīties, ka man te ceļa galā policijas mašīna stāv. Gribēju gandrīz nākt lamāties, kad aizstājušies priekšā, ka es netikšu ārā. Un tā kā es panācu, tad es redzēju, kas te ir noticis. Kāds Opel Corsa vadītājs, braucot pa Rīgas ielu, nebija spējīgs novaldīt automašīnu un nobrauca no ceļa tieši virsū Teodora plūmju kokam. Skaisti braucis no Rīgas puses, jeb no vecumnieku centra, paņēmis grāvi, atspēries kārtīgi un tur otrā pusē piezemējies. Ja vajadzētu precīzi, varam izmērīt, bet es jau izmērīju. Tas leciens ir 8,9 metri. Kādi jums zaudējumi īpašumam? Zaudējumi plumīt gar zemi. Kad pagājušo gadu sāka ražot, tagad vairs neražos. Kamēr Teodors saskumis stutēja nolausto augļu koku, tikmēr policija centās tikt galā ar šoferi, kas uzvedās pavisam savādi. Viņš mēģināja turēties pie policijas mašīnas, un tas nozīmē, ka bija promiles labas. Kāds vīrietis uzvedās pats pa sevi? Diezgan koriģēja policistus. Kādā veidā? Gar un plaši stāstīja, ko vajag darīt, kā vajag darīt. Likumsargi veica alkohola testu turpat uz vietas, kā arī pārbaudīja 41 gadu vecā vīrieša dokumentus. Pārbaudot alkohola koncentrāciju izelpas gaisā, tika konstatēts, ka personai bija 2,3 promīļu reibums. Attiecīgi, par ko tika uzsākts krimināla process, pēc krimināla likuma 262. panta 1. daļas par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā, ja nav vadīšanas tiesība. Ir uzsākta krimināla vajāšana pret vecumnieku iedzīvotāju, kas vadīja Opel, un lieta nodota prokuratūrā, kas lems par soda apmēru. Teodors ir atvieglots, ka vismaz žoks nav bojāts, un nebūs jāiegulda nauda, lai to labotu. Iesniegumu policijā viņš nerakstīja. Lelda Mežmača, Aigars Ulmanis, Degpunktā. Tas šajā reizē viss, lai jums mierīgs vakars un uz tikšanos jau rīt. Visu labu!